Latvijas dabas fonds grib uzsākt diskusiju ar iedzīvotājiem par to, kas ir dabas kapitāls, ko tas nozīmē konkrētam iedzīvotājam konkrētā vietā. Un dabas kapitāls ir jēdziens no ekonomikas, kas parāda vai kas skaidro dabu ekonomisko ieguvumu kategorijā, ka daba ir mūsu kapitāls, mūsu investīcijas, kuru mēs nedrīkstam noplicināt. Kā jebkurš kapitāls, mums ir jārūpējās, lai tas veids, kā mēs strādājam, lai kapitāls tiek audzēts. Mūsu pasākums Kafija ar politiķiem. Piespēja kopā diskutēt, politiķiem uzklausīt iedzīvotājus un kopā caur šo diskusiju un nedaudz prāta vētras saprast, kas ir darāms tālāk, lai mēs tiešām varētu dabas kapitālu audzēt. Viens no arī izaicinājumiem mums ir enerģētikas jautājumi, enerģija, un tad, piemēram, pašlaik ļoti aktuāli arī ir interese milzīga par vēja parku attīstīšanu Kuldīgas novadā, par dažādiem enerģijas resursiem, kas saistīts ar dabas resursiem, ar dabas ainavām, un kā mēs to varam salāgot, lai būtu gan aizsargāta dabas ainava, dabas resursi un arī, lai saimnieciskā darbība tiktu nodrošināta. Lielākā lieta ir pareiza plānošana un caurlaicīga plānošana daudzām attīstības idejām un daudzām lietām. Tas ir tas, kas mums iztrūkst pašreiz mūsu valstī. Vēns upe, tā ir vērtība mums visiem no daudziem dažādiem aspektiem, un par to mēs varējām runāt. Man tas bija ļoti patīkami. Man īstenībā tā ir iedvesma turpmākajam darbam. Man liekas, ka es atradu daudz partneru savu ideju realizācijai, tieši kas saistās ar cilvēku izglītošanu dabā, ar vairāk informācijas sniegšanu, tas, kas mums pietrūkst brīžiem. Kuldīgā darbojās jau ļoti labi Ventas aizsargājumā teritorija un noteikumi, kas jau ir izstrādāti, jo tiešām mēs par šiem jautājumiem diezgan bieži lemjam arī pašvaldībā. Parādās jauni izaicinājumi tādā ziņā, ka, piemēram, tehnoloģiski saules paneļi un citas lietas var parādīties upes krastos, līdz ar to sabojāt šo Ventas senlais ainavu. Kā nodrošināties, lai tādu gadījumu mums nebūtu, bet pašlaik pie tā darbs jau notiek teritorijas plānošanas dokumentos, tiek pie šī strādāts. Un tad vēlreiz šodien pārliecinājos, cik tas ir ļoti svarīgi, lai mēs paredzētu tādas lietas, lai nenotiktu haotisks, varbūt apbūves un citu veidu būvs pie tieši aizsargājumās Ventas ielejas. Diskusija bija ļoti spraiga un interesanta, un tie cilvēki, ar ko mēs diskutējām, viņi bija ļoti ieinteresēti. Galvenā mūsu atziņa ir tāda, ka jebkura jautājuma izstrādē, jebkura normatīvā akta, jebkura normatīvā regulējuma izstrādē ir jāņem vērā dažādas puses. Pirmkārt, politiķiem ir jāuzklausa šīs dažādās interpretācijas, dažādie viedokļi, un otrkārt, cilvēkiem ir jābūt ļoti aktīviem un jāuzmeklē savu politiķi, kas strādā ar šīm lietām, lai varētu arī, lai tās intereses tiktu ņemt vērā. Nevis pēc tam pateikt, nē, viss ir slikti, bet es tur nekā neesmu darījis. Bija ļoti laba izdevība politiķiem diskutēt ar interesantiem, gan tādiem, kas ļoti daudz jau zina par dabas aizsardzību, gan tādiem, kuriem ir interese par jautājumu, bet nav dziļas zināšanas. Un mēs gribam šo diskusiju ap to kapitālu izvērst Latvijā, lai veidotos šī apziņa, ka šis ir kapitāls, ko mēs visi kopā audzējam mūsu valstī.